īpaši veltīts. Jā, atvainojiet, mēs šo sanāksmu arī ierakstam. Es ceru, ka nevienam nav iebildumu. Tātad, par ko tad ir stāsts šodien? Šodien mūsu seminārs ir arī šī paša projekta ietveros, bet īpaši veltīts tam, lai veidotu izpratni par decentralizēto kanalizācijas sistēmu ietekmi uz vidi, uz virszemes ūdens objektiem un arī kādas ir tādas praktiskas iespējas, kā šo ietekmi varētu mazināt. Jā, jo diemžēl divas trešdaļas no Latvijas virszemes ūdens objektiem, gan upēm, gan ezeriem, nav labā ekoloģiskā stāvoklī. Un notekūdeņu slodze ir viens no iemesliem, kāpēc tas ir tā. Un šos jautājumus mēs risinām arī projekta ietveros. Mums bija diezgan plaša arī informatīva kampaņa 22. 20 no 22. līdz 24. gadam. Arī šis seminārs ir kā šīs kampaņas turpinājums. Un tātad, jā, mēs meklējam risinājumus un variantus, kā mazināt šo slodzi. Jā, šodien tātad mums ir dienas kārtībā runās gan no Latvijas vides geoloģijas meteoroloģijas centra tieši par šo virszemes ūdens kvalitāti un kāda ir pēdējie pētījumi par ūdens kvalitāti novērtējumu Latvijas akās un saistību ar šīm DKS sistēmām, kā arī no klimata un enerģētikas ministrijas, kā arī no SIA Vāgums par tādiem īpašiem nosacījumiem un kāda ir situācija Salaspils novadā. Kā arī mums ir atvēlēts laiks arī diskusijai, un es laipni aicināšu arī izteikties un uzdot jautājumus, izmantot šo iespēju, kad klātienē ir organizācija pārstāvi, kuri var atbildēt uz šiem jautājumiem. Tad paldies, un nekavējot laiku, tā teikt, kā pirmo runātāju aicinu Linda Fībiga no Latvijas vides geoloģijas un meteoroloģijas centra. Ieņemam krēslus. Tad, labdien! Linda Fībiga, Latvijas vides geoloģijas un meteoroloģijas centrs. Paldies Elīnai par ievadu. Un tad kopumā tiešām īsumā pastāstīšu par to, kā tad arī mūsu individuālās kanalizācijas sistēmas var ietekmēt gan virszemes ūdeņu kvalitāti, gan arī varbūt kādu ietekmi atstāt arī uz dzeramo ūdeni. Un sākšu ar to, ka, tā kā Elīna jau minēja, 2/3 no visiem ūdeņiem ir ne labā ekoloģiskā kvalitātē. Tad šeit var ļoti uzskatāmi redzēt Latvijas kartē dažādās krāsās, 5 krāsās iezīmēta ūdeņu ekoloģiskā kvalitāte. Un ideālā variantā visi ūdeņi uz kartes būtu redzami zilā vai zaļā krāsā. Diemžēl lielākā daļa, tas ir gandrīz puse no visiem ūdeņiem ir dzelteni. Tas nozīmē, ka to kvalitāte ir vidējā stāvoklī. Ir, protams, oranžie un sarkanie, kas nozīmē, ka tur situācija ir vēl sliktāka, bet pēc kā mēs to varam noteikt? Un tad tam visam ir pamatā monitorings. Tātad, ja mēs izpētam ūdeņus, gan to, kas tur dzīvo, gan kāds ir pats ūdens, gan kāda ir apkārtne, tad mēs varam noteikt, cik laba ekoloģiskā kvalitāte ir ūdeņiem, un tas nozīmē, ka mēs varam pateikt, cik dabiski, jeb cilvēku neietekmēti ūdeņi ir. Un tā lielākā galvenā nozīme ir tieši bioloģiskai kvalitātei, jo tas ir tas, kas tur dzīvo, kas tur aug, kas tur mitinās. Lielākoties mēs to saprotam ar zivīm, bet zivis nav vienīgie organismi, kas izmanto ūdeni. Bez zivīm ir arī ūdensaugi, ir aļģes, ir dažādi organismi, kas dzīvo uz gultnes. Tātad novērtē, kāda ir šai visai grupai, katram no parametriem kvalitāte. Līdzīgi novērtē arī, kāda ir fizikāla ķīmiskā kvalitāte. Tas ietver, piemēram, izšķīdušā skābekļa saturu ūdenī, cik daudz barības vielas mēs varam konstatēt ūdenī, tātad kopējais slāpeklis, kopējais fosfors, arī dažādas sadalīšanās vielas, piemēram, amonija joni. Un arī šiem parametriem novērtē pēc kādai kvalitātes klasē, tad tie atbilst. Un trešā lielā daļa ir hidromorfoloģiskā kvalitāte. Un šeit tas galvenais akcents ir tam, cik ļoti cilvēks ir pārveidojis. Vai tie būtu taisnoti krasti, vai tie būtu aizdambējumi, padziļinājumi, plūsmas, režīma maiņas un citas lietas. Šis viss ir tas, kas tiek novērtēts. Un kopumā
Tātad, saliekot kopā bioloģiju, fizikāli ķīmiskos rādītājus un hidromorfoloģiju, mēs iegūstam šo te krāsaino karti, ko rādīju iepriekš. Un tās galvenās lietas, kas pasliktino ekoloģisko kvalitāti, ir barības vielas. Tie ir slāpekļu un fosforu savienojumi, kas nāk lielākais apjoms nāk no dažādiem izkliedētajiem avotiem, galvenokārt no lauksaimniecības, un arī no punktveida avotiem. Pie punktveida avotiem mēs varam uzsvērt, ka tas ir arī notekūdeņi, kas nāk pēc attīrīšanas iekārtām. Otra lielā grupa, kas ietekmē ļoti būtiski šo ūdeņu ekoloģisko kvalitāti, ir hidromorfoloģiskie pārveidojumi. Tātad tie manis minētie dažāda veida cilvēku radītie pārveidojumi. Ja mēs paskatāmies uz Latviju kopumā, tad līdzinējais vērtējums par to, kur atrodas visas notekūdeņu attīrīšanas iekārtu izplūdes, mēs varam šajā kartē redzēt, tie ir tie lilā punktiņi. Un savukārt oranžā krāsā iezīmētās teritorijas ir tie ūdens objekti, piemēram, upju daļas vai ezeru teritorijas, kurās šie notekūdeņi ir viens no galvenajiem kvalitāti pasliktinošajiem iemesliem. Tātad tās ir teritorijas, kurās mums ir kaut kas jāveic, kāda veida uzlabojumi attiecībā uz notekūdeņu attīrīšanas procesiem. Līdzīgā formā mēs esam arī novērtējuši, kas notiek ar šiem izkliedētā piesārņojuma avotiem, tātad kas nāk no lauksaimniecības, kas nāk no mežiem, kas nāk arī no mums cilvēkiem. Un šeit kartē arī ir iezīmēts dzeltenā krāsā. Mēs redzam, tās ir tās lauksaimniecības ietekmes, tātad ūdeņi, kas notek no aramzemēm, no ganībām. Tas viss aiztek arī beigās uz ūdeņiem, un to mēs labi redzam arī monitoringa rezultātos. Protams, ir arī jautājums, kā var meži būt viens no tādiem kvalitāti pasliktinošiem elementiem, jo mežs tomēr ir dabiskā vieta. Bet tajās vietās, kur cilvēks ir iejaucies, tātad vai nu izveidojis meliorācijas sistēmas, vai veicis kailcirti, šīs noteces kopā ar lietus ūdeņiem ļoti ātrā tempā nonāk upēs, respektīvi nav augu, nav koku, kas viņas apēd, aiztur tādējādi, un tad viss šis bagātība nonāk patiešo ūdeņos, un visi ūdeņi nonāk, protams, beigās Baltijas jūrā. Ir mums arī dažas teritorijas, kopumā 29 pa visu Latviju, kurās viens no lielākajiem tādiem galvenajiem izkliedētā piesārņojuma avotiem ir arī cilvēki. Tas nozīmē, ka tās ir individuālās kanalizācijas, jeb centralizētiem kanalizācijas tīkliem nepieslēgti iedzīvotāji. Un šādas teritorijas arī mums Latvijā ir. Un tieši tas ir viens no iemesliem, kāpēc mēs šodien arī runājam ar jums par šo jautājumu. Kas tad notiek ar decentralizētajām kanalizācijas sistēmām, jeb individuālajām kanalizācijas sistēmām? Ir aprēķināts, ka aptuveni 20% no Latvijas pilsētu iedzīvotājiem izmanto šos individuālos kanalizācijas risinājumus. Vai tie būtu septiķi, krājbedres, vai tās būtu individuālās notekūdeņa attīrīšanas iekārtas. Tanī brīdī, kad tās nav hermētiskas, piesārņojums, ko radām mēs cilvēki, var nokļūt arī gruntsūdeņos. Savukārt gruntsūdeņi tajos gadījumos, ja mēs izmantojam viņus kā dzeramā ūdens avotu, respektīvi, ja mēs ņemam aku ūdeni, tanī brīdī tas var radīt apdraudējumu arī cilvēku veselībai. Un kopumā ir tā, jo lielāks ir šo individuālo kanalizācijas sistēmu blīvums, jo lielāks ir arī piesārņojuma apjoms, kas var nonākt pazemē, un tādējādi var arī ietekmēt arī virszemes ūdeņus. Jo atceramies, virszemes un pazemes ūdeņi, gruntsūdeņi, artēziskie ūdeņi, tās visas ir sasaistītas, savstarpēji saistītas sistēmas. Ir vietas, kur gruntsūdeņi tieši ir tie, kas pabaro upi vai ezeru, respektīvi iedod šo te ūdens apjomu. Un līdz ar to, kāda kvalitāte ir gruntsūdeņos, tādu mēs arī varam tālāk nodot virszemes ūdeņos. Kopumā ir arī attiecībā uz šīm individuālajām kanalizācijas sistēmām rēķināts, ka cilvēks vidēji patērē aptuveni 100 litrus ūdens dienā. Ņemot vērā to daļiņu daudzumu, kas atrodas mūsu radītajos notekūdeņos, katrs cilvēks dienā rada aptuveni 1 litru šmuces, ar kuru tad kaut kam, vai tās būs attīrīšanas iekārtas vai individuālie risinājumi, ir jātiek galā.
Un tagad mazliet par to, kas mums, kādi varbūt ir bijuši tie gadījumi, ko gan mēs paši, gan arī valsts vides dienas ir novērojuši attiecībā uz individuālajām kanalizācijas sistēmām. Tad diezgan bieži, teiksim tā, tas, ko mēs negribam redzēt, ir šīs nelegālās kanalizācijas izplūdes vietas. Parasti dabā mēs to gana viegli pamanām. Vai nu tas ir aromāts, ļoti izteikts, ļoti nesajaucams ne ar ko. Dažkārt tas ir arī mušu mākonis, arī kopā ar smakas avotu, protams. Un ļoti biežos gadījumos arī mainās krāsa ūdenim. Vai tas ir grāvis, varbūt ir mazāka tērcīte, strauts vai pat upe, bet šādas izmaiņas mēs varam novērot. Viena varbūt netik pozitīva lieta, ko ir novērojuši valsts vides dienesta pārstāvi, ir saistībā ar asinizācijas pakalpojumu sniedzējiem. Viņu pieredzē ir bijuši arī gadījumi, kad asinizators ir savācis no konkrētā cilvēka, no mājsaimniecības šos septiķu ūdeņus, vai jebkura veida vai krājbeļu ūdeņus. Un tālāk viņš nerīkojas godprātīgi, bet šos ūdeņus aizved nevis uz notekūdeņu attīrīšanas iekārtu pieņemšanas vietu, bet iegāž vai nu grāvī, vai kādā lietus ūdeņu satekakā, un tādējādi nav šis atbildīgas moments arī asinizācijas pakalpojumu sniedzējiem. Tagad noteikti arī pārstāvi no Salaspils varēs izstāstīt, kā tiek organizēti šie pakalpojumi, un potenciāli šāda veida rīcības, es ceru, ka netiek novērotas vairs, vai ja ir, tad tie ir atsevišķi un ļoti reti gadījumi. Dators ar mani reizēm grib paspēlēties. Un tagad pie tās trešās lielās jomas pārējot tie hidromorfoloģiskie pārveidojumi, kas mums ietekmē ūdeņus. Kā redzat, kartē ir iekrāsot tādā rozīgā krāsā un principā ir sastopami visā Latvijas teritorijā. Un tas ir tas, ko es jau sākotnēji teicu, ka šie cilvēku veidotie pārveidojumi arī ir vieni no tādiem būtiskiem ietekmētājiem šīs ekoloģiskās kvalitātes sasniegšanā. Un kāda veida pārveidojumi tie ir dažāda veida regulējumi, kas ir saistīti ar meliorācijas sistēmām, gan lauksaimniecībā, gan arī mežu teritorijās. Tas nozīmē, ka tiek iztaisnota gultne, tā tiek padziļināta, lai ātrāk ūdeni novadītu no konkrētas teritorijas. Polderi ir ar ļoti līdzīgu nozīmi, lai nodrošinātu ātrāku ūdens novadīšanu pa citu maršrutu, saglabājot kādu konkrētu teritoriju neapplūstošu. Un Latvijā mums ir polderi, kas domāti lauksaimniecības darbības nodrošināšanai, un ir arī apdzīvoto vietu pretplūdu aizsardzībai. Un šis nozīmē to, ka tur darbojās arī sūkņu stacijas, un tātad režīms ūdenim vairs nav absolūti dabisks. Tad mums ir arī teritorijas, kurās mums ir izmainītas dabiskās krastu struktūras, un te mēs runājam par lielajām un arī mazajām ostām, kas ir mums piekrastē. Un ceturtais tāds lielais pārveidojumu avots ir dažādi aizsprosti, kas ir gan mazo hidroelektrostaciju, gan bijušo dzirnavu dīķu aizsprosti, gan arī cilvēku veidoti akmeņkrāvumi, kas pēc būtības iztraucē to dabisko ūdens tecējumu, nobloķē straumi, aptur arī visas augsnes daļiņas, kas tiek nestas ar ūdeņiem, un, protams, arī tas ir šķērslis zivju migrācijai. Un tādējādi mums bieži vien arī tieši šo dažādo aizsprostu dēļ nav iespējams noķert, piemēram, lašus vai taimiņus kādā upē, kurā pirms gadiem 50 tas bijis vienkārši un brīnišķīgi. Projektā ietvaros mēs arī mēģinām šīs trīs lielās jomas darboties, viņas arī nosegt. Tā kā jūs redzējāt karti, 2/3 Latvijas mums nav labā kvalitātē. Šeit mums ir projekta sākšanas laikā gatavotā karte, kurā mēs redzam projekta teritorijas ir tādā lilīgākā krāsā iezīmētas, un pie projekta mēs darbojamies ar 6 upēm un 3 ezeriem.
No upēm mēs varam uzskaitīt, kurās kaut kas tiek darīts un kurās mēs turam rūpi. Tās ir Aģe un Mērgupe, kas ir Vidzemē. Tā ir Auces upe Zemgalē, un tās ir Slocene, Ēda un Zaņas upe Kurzemē. Un pie ezeriem mums ir Saukas ezers Zemgalē un Lubāna ezers, kā arī Papes ezers piekrastē. Papildu ir arī teritorijas, kurās mēs redzam, ka ar šīm te darbībām, ko mēs testējam un pārbaudam projektā, mēs arī vēl papildu 10 objektos, 10 upēs varētu palīdzēt sasniegt šo te labo kvalitāti. Un šeit malā ir uzskaitītas tās upes, kas arī ir tā vairāk vai mazāk pa visu Latviju izkaisītas, un kartē iezīmētas zilganā krāsā. Kas attiecībā uz notekūdeņiem ir darīts arī Live Goodwater integrētajā projektā? Teiktu tādas 3 lielās lietas. Pirmā lieta ir veikti dažāda veida tehniskie uzlabojumi pašās notekūdeņu attīrīšanas iekārtās, 2 apdzīvotajās vietās, kas mums ir arī projekta partneri. Tas ir Enguras ciemā un Nākotnes ciemā. Otra lielā lieta ir izstrādāts projekta ietvaros gan projekta eksperti, gan ārējie piesaistītie eksperti ir strādājuši un sagatavojuši nacionālā līmeņa notekūdeņu dūņu apsaimniekošanas stratēģiju, kura ir apstiprināta kā notekūdeņu dūņu apsaimniekošanas plāns jau pagājušā gada martā. Un trešā lieta ir attiecībā uz decentralizēto kanalizācijas sistēmu sabiedrības informēšanu. Tad mēs, kā Elīna sākotnēji minēja, mēs organizējām arī šo informēšanas kampaņu. Saka, ir varianti un kā mēs varam šos te procesus nodrošināt. Un tagad mazliet detaļas, bet ne ļoti daudz par tiem objektiem, kuros tieši no projekta puses mēs esam darbojušies. Un sākšu ar Enguras ciemu. Tad sākotnēji, kad mēs uzsākām projektu 20. gadā, atceramies, projekts mums ir ļoti garš, no 20. līdz 27. gadam, tie ir veseli 8 gadi. Tad pirmie 2 gadi principā vispār bija veltīti dažāda veida izpētēm, jo monitoringa datu nemaz nav tik daudz. Tās informācijas par dažādām vietām un piesārņotājiem vai esošo kvalitāti bieži vien ir nepietiekama. Un tad arī attiecībā uz Enguri mēs sākām ar to, ka ciemam tika izveidots reģistrs, kur tika reģistrētas decentralizētās kanalizācijas sistēmas. Papildu, lai skatītos, varbūt ir kādas teritorijas, kurās ir lielāks, augstāks risks piesārņojumam, tieši domājot par to akūdeņi, tika izveidots arī risku modelēšanas rīks. Šeit ir pieejams links, kur var paskatīties, bet šādu rīku var arī izmantot pašvaldības vai interesanti. Attiecīgi ir rokas grāmata, kā ar to darboties. Un trešais, teiktu, galvenais Enguras ciemam ieguvums bija tieši tehniskie uzlabojumi notekūdeņu attīrīšanas iekārtās, respektīvi izbūvējot decentralizēto kanalizācijas sistēmu ūdeņu pieņemšanas vietu, izbūvējot izlīdzināšanas tvertni, kur šos ūdeņus atšķaidītā formā jau vienmērīgi pēc tam var padot uz attīrīšanas iekārtām, tādējādi saglabājot vienmērīgu attīrīšanas procesu. Ir izveidots arī dūņu apstrādes korpus, un ir arī iegādāts ģenerators, lai nodrošinātu nepārtrauktu enerģijas piegādi brīžos, kad mums skar vētras, vai ir kādi citi neparedzēti gadījumi, kad mums var elektrība pazust vai cilvēku valodā teikt arī raustīties. Un, protams, ka visi šie elektrības pārāvumi bieži vien arī ietekmē notekūdeņu attīrīšanas iekārtas. Nākotnes ciemā, tātad otrajā projekta teritorijā, ir pavisam cita situācija. Tur esošo veco notekūdeņu attīrīšanas iekārtu vietā, ko mēs varam redzēt augšējās bildēs, ieplūdes vieta bija arī acīm redzami novecojusi un neatbilstošā kvalitātē. Un līdz ar to projekta ietvaros tika izbūvētas absolūti jaunas bioloģiskās notekūdeņu attīrīšanas iekārtas Nākotnē, tātad Glūdas pagastā. Un kas ir interesanti, šīm te iekārtām kā papildu attīrīšanas process vēl tika izveidots arī mākslīgais mitrājs,
kas ir aiz attīrīšanas iekārtām. Un, lai mēs varētu rādīt, arī varbūt informēt, kādi notiek attīrīšanas procesi notekūdeņu attīrīšanas iekārtās. Jo tagad jaunās attīrīšanas iekārtas ir visas zem zemes. Mēs principā neredzam neko šo sistēmu, kas strādā, kā strādā. To zina, protams, notekūdeņu inženieri un iekārtu apkalpotāji, bet cilvēks parastais bieži vien nemaz nenojauš, kādi interesanti un daudzveidīgi procesi tur notiek. Un līdz ar to nākotnes ciemā ir tāda arī brīnišķīga iespēja, ir izstrādāts trīsdimensionālais modelis, ja prototips, kas atspoguļo šo praktisko darbu, kā strādā notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, tātad ieplūdes zonas, aerācijas zonas un tā tālāk. Tātad šīs lietiņas arī ir intereses vērtas, arī apskatīt dzīvē un vest arī varbūt pat studentus un kaimiņus dažkārt aplūkot, kādi tad darbojās šie procesi. Un šeit ieliku arī dažas bildes no visa būvniecības procesa. Saka, tas nav nekāds izdomājums. Process ir noticis. Šeit vidējā augšējā bilde parāda mums brīdi mākslīgajā mitrājā. Tad tas ir aiz attīrīšanas iekārtām, kurā tika sastādītas arī niedres. Vasarā jau varēja redzēt, kā tur viss zaļo un plaukst, un respektīvi, ja tur ir kādas pārplūdes vai nepieciešams papildu šis attīrīšanas elements, tad mākslīgais mitrājs ir tā vieta, kas mums palīdz šo nodrošināt, un tādējādi uz Auces upi aiziet jau krietni tīrāki notekūdeņi, attīrītie notekūdeņi. Un tas ir ieskats šajā notekūdeņu jomā, bet skatoties tālāk par dzeramajiem ūdeņiem, tātad es pieminēju, ka virszemes ūdeņi mums ir sasaistīti ar pazemes ūdeņiem, un jo īpaši, ja mēs runājam par saklajiem gruntsūdeņiem, tad Latvijas Universitāte pirms dažiem gadiem, 20. 21. gadā, veica pētījumu par ūdens kvalitāti akās. Šis pētījums nosedz visu Latvijas teritoriju. Tika paņemti paraugi no 356 akām. Tātad kartē mēs varam redzēt šo vispārējo izvietojumu no tām teritorijām, kur tad šie paraugi ir ņemti. To skaitā 74 akas atradās pilsētu vai ciemu teritorijās. Un ko tad skatījās? Skatījās ūdens hidroķīmisko un mikrobioloģisko parametru kvalitāti. Tātad, ko mēs tur varam atrast vai nevaram. Un kādi tad ir tie secinājumi? Te mēs redzam vienus no, teiksim, mikrobioloģiskajiem parametriem, kurus mēs kā cilvēki radam, bet ko mēs negribētu redzēt dzeramajā ūdenī. Un tie ir zarnu enterokoki. Un mēs redzam, ka no visām pār pa 300 akām, tikai 62 akās šis enterokoku skaits 100 ml ir bijis 0. Un 0 ir tas, uz ko mēs arī tiecamies, kas neapdraud mūsu cilvēku veselību. Lielākajā daļā aku mēs redzam grafikā ir ļoti dažādas koncentrācijas no tādām mazliet līdz pat tādām ļoti lieliem apjomiem, virs pat 400 vienībām uz 100 ml. Otra parametru grupa, kuru skatās, domājot, vai ūdens ir drošs dzeršanai, ir Escherichia coli, kas arī ir viens no zarnu mikroelementiem, kas mums organismos dzīvo. Un principā tajā brīdī, ja mēs ūdenī atrodam kaut vienu no šīm Escherichia coli, tas nozīmē, ka šis fekālais mūsu pašu cilvēku radītais piesārņojums ir ļoti svaigs, un viņš ir tikko nonācis arī tātad dzeramajā ūdenī. Par laimi šāds svaigs piesārņojums lielākajā daļā no akām netika konstatēts, bet no dažās tomēr bija. Un atceramies, zarnu enterokoki tomēr bija lielākajā daļā aku. Tas nozīmē, ka kopumā ņemot dažāda veida parametrus, kur tika Latvijas Universitātes zinātnieki skatījās arī, cik slāpeklis, cik fosfors ir, cik lielās koncentrācijās aku ūdeņos, tad 15% no visām novērotajām akām bija paaugstinātas šīs barības vielu
koncentrācijas ūdenī. Kopumā 6% mikrobioloģiskais piesārņojums pārsniedza šīs rekomendējamās robežas. Un kopumā runājot par visām akām, varētu teikt, ka kādi 15–20%, tas nozīmē līdz 1/5 daļai no visām akām var uzskatīt par piesārņotām. Un līdzīga situācija mēs novērojām arī projekta Life Good Weather ietvaros, kad veicām arī šajos projekta sākuma gados dzeramā ūdens novērtējumu Engurē. Un tika izveidoti 9 urbumi un pa 25 paraugošanas cikliem. Un mikrobioloģiskais piesārņojums tika konstatēts visos monitoringa postiņos. Tas nozīmē, ka ja mēs izmantojam aku ūdeni bez novārīšanas, mums ir gana liels risks, ka mēs saskarsimies ar šiem zarnu mikrobioloģisko piesārņojuma elementiem, un mums var rasties, protams, kādas arī veselības problēmas. Kad mēs braucām arī uz pašvaldībām pagājušā un aizpagājušā gadā runāt par šo tēmu, arī sadarbībā ar pašvaldībām, pašvaldības ņēma arī ūdens paraugus, lai noteiktu šos zarnu mikroorganismus. Un tad te būs dažas kartes ar ieskatu, kādi tad ir bijuši rezultāti šajās dažās vietās. Tad Jūrmalā mēs redzam, ka no 2 akām, kurām tika ņemti paraugi, abās šie mikrobioloģiskie parametri pārsniedza nulles vērtību, tātad bija sastopami. Daugavpilī no abām akām vienā bija, otrā nebija konstatēts. Jēkabpils gadījumā mums pašvaldība nedeva precīzas koordinātas, no kurām vietām šie ūdeņi tika paņemti, tomēr abos paraugos tas atbilda labai kvalitātei, tātad droši dzeršanai. Saulkrastos situācijā arī vienā vietā viss kārtībā, otrā vietā tomēr ir pārsniegumi attiecībā uz zarnu enterokokiem. Rūjienā abās vietās bija viss kārtībā, Mazsalacā vienā vietā problēmas, otrā nē. Un tad tas ir tas jautājums, cik droši mēs varam būt, ja mums ir decentralizētā kanalizācijas sistēma tepat, kur otram vai mums pašam ir arī dzeramā ūdens avots aka. Tas ir tas galvenais iemesls, kas mums varētu rādīt to savu rīcību un rūpēties gan par savu, gan par kaimiņu veselību. Paldies no manas puses, tas viss. Un tagad došu vārdu kolēģei Ilonai Vilnei par nākamo tēmu. Labvakar, mani sauc Ilona Vilna, es esmu no Klimata un enerģētikas ministrijas un nedaudz pastāstīšu par decentralizēto kanalizācijas sistēmu, apsaimniekošanas prasībām un iespējamiem apsaimniekošanas risinājumiem no normatīvu aktu viedokļa. Principā tad, kas ir decentralizētā sistēma? Decentralizētā sistēma ir nekustamā īpašumā vai valdījumā esoša notekūdeņu kanalizācijas sistēma, kas nav pievienota sabiedrisku ūdensniecības pakalpojumu sniedzēju centralizētajai kanalizācijas sistēmai. Tātad tas DKS ir paredzēta lokāli radītu notekūdeņu uzkrāšanai vai attīrīšanai, lai novērstu vides piesārņojumu no neattīrītiem vai daļai attīrītiem notekūdeņiem. Vismaz šobrīd normatīvu aktu tvērumā mēs izšķiram 3 dažādu veidu decentralizētās kanalizācijas sistēmas. Tātad tā ir rūpnieciski izgatavota notekūdeņu attīrīšanas iekārta, kuras kopējā jauda nepārsniedz 5 kubikmetrus diennaktī. Tad mums ir septiķi un notekūdeņu krājtvertnes. Tā kā šie tie 3 veidi, kas tiek izdalīti un tad tālāk arī tiek reģistrēti.
Protams, decentralizēto kanalizācijas sistēmu īpašniekiem ir savi pienākumi. Tātad primārais pienākums ir reģistrēt īpašumā vai valdījumā esošu sistēmu, par saviem līdzekļiem nodrošināt tās apkopu un remontu, jo tā ir jūsu atbildība un jums pašiem pat ir jārūpējās par to. Un nodrošināt attīrīšanas iekārtu eksploatāciju atbilstoši tehniskai dokumentācijai un atbilstoši komersanta veikt tehnisko apkopi reizi gadā vai arī kā to jums norāda ražošanas dokumentos un iesniegt informāciju reģistru uzturētājiem par veikto apkopi. Tad, protams, vēl ir nepieciešams notekūdeņus no septiķiem vidē novadēt tikai caur speciāli izbūvētu un ierīkotu infiltrācijas sistēmu, ko jau sen nosaka būvnormatīvs, bet, diemžēl, skatoties praksē arī no kolēģiem vai arī pašvaldību pārstāvjiem, tā informācija ir dažāda, jo tie filtrācijas lauki, diemžēl, nav. Otrs ir nodrošināt krājtvertnes hermetismu, kas ir ļoti svarīgi, kā jau redzējāt Lindas bildē. Tad, ja kaimiņam otrā pusē ir dzeramais ūdens, vai tur būs viss kārtībā. Un krājtvertnēs un septiķos uzkrātos notekūdeņus un nosēdumus regulāri jānodod pašvaldībā reģistrētam asinizatoram. Tāpat tās decentralizētās kanalizācijas sistēmas īpašniekam ir pienākums nodrošināt notekūdeņu atbilstību normatīvos aktos un pašvaldības saistošajos noteikumos izvirzītajām prasībām, kas neradītu draudus centralizētai kanalizācijas sistēmai. Tas nozīmē, ka decentralizētajās kanalizācijas sistēmās jums ir jāuzkrāj un jātīra tie notekūdeņi, kas jums tiešām rodas mājsaimniecībā, nenovadot vai nelejot tās lietas iekšā, kas var apdraudēt vidi, gan arī pašu iekārtu darbību. Un vismaz 2 gadus pēc asinizācijas pakalpojumu saņemšanas saglabāt šo darījumu apliecinošo dokumentu, kas nozīmē, ka jums obligāti būtu jāsaņem no asinizatora dokuments par to, ka jums ir izvests, un šis dokuments ir jāsaglabā. Ir arī mums pašvaldības, kas jautā, ka ir jāiesniedz arī reģistra uzturētājiem. Tad, kas ir noteikts normatīvos aktos attiecībā uz decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu? Tātad, ja kontrolas institūcijai radušā pārbaudas veikšanai, veikt decentralizētās kanalizācijas sistēmas ārpuskārtas tehnisko apkopi pie atbilstoša komersanta. Tāpat ir tiesības pieprasīt veikt sistēmā uzkrāto notekūdeņu paraugu analīzes. Un kontrolējošai institūcijai ir tiesības uzdot īpašniekam veikt vai nu decentralizētās sistēmas pārbūvi vai jaunas kanalizācijas sistēmas izbūvi, vai risināt jautājumus par pieslēgšanos kanalizācijas tīkliem. Tā kā šādas tiesības ir tieši kontrolējušām iestādēm ar jums darboties. Pašvaldības kontrolējošā institūcija ir tiesīga decentralizētās kanalizācijas īpašniekam pārbaudīt notekūdeņu izvešanas attaisnojošā dokumenta esamību. Tātad šis saskan ar to, ka jums šie dokumenti ir jāglabā, un kontrolējošā iestāde var jums uzjautāt šo dokumentu esamību. Tāpat tās, saskaņojot ar īpašnieku, ir jānodrošina piekļuve decentralizētai sistēmai, tās tehniskā nodrošinājuma un apsaimniekošanas prasību ievērošanas kontrolei. Un tāpat tās arī kontrolējošai institūcijai ir tiesības pārbaudīt decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrā ietvertās informācijas atbilstību. Tā kā daudzās vietās, pieļauju arī Salaspils novadā, tomēr ir vietas, kur ir nepieciešams lietot decentralizētās kanalizācijas sistēmas vēl pagaidām, ir izvērtēti vairāki plusi un mīnusi katrai no decentralizēto sistēmu veidiem. Tātad, un kāda veida sistēmu jūs vajadzētu izvēlēties? Es sākšu ar notekūdeņu krājtvertni. Tātad plusiņi ir tādi, ka salīdzinoši viegli izbūvēt, ir zemes būvniecības izmaksas, neaizņem plašu teritoriju jūsu obūves gabalā un piemērots nelielām ģimenēm un mājām, kur uzturās īslaicīgi.
Mīnus ir tāds, ka tvertne ir jānovieto tā, lai asinizatoram ir viegli piekļūt, tātad vai pie piebraucamā ceļa vai tuvu ielai. Regulāri jānodrošina notekūdeņa izvešana, pat vairākas reizes mēnesī. Tā kā šis punkts ir atkarīgs no notekūdeņu radītā daudzuma, kā arī no izbūvētās krājtvertnes lieluma. Un notekūdeņa izvešana ir nepieciešama biežāk nekā cita veida decentralizētajām kanalizācijas sistēmām. Tālāk mums ir septiķis. Septiķim arī ir gan savi plusi, gan mīnus. Tātad septiķi novadītie notekūdeņi tiek daļēji attīrīti, bet tas nosacījums, tātad viņi nav līdz galam tā kā novadām vidē. Piemērots arī lielām ģimenēm un mājām, kur uzturās īslaicīgi. Tas lielākais septiķa mīnus ir tas, kad obligāti ir nepieciešams infiltrācijas lauks, kas aizņem salīdzinoši lielu teritoriju. Tātad, jo vairāk tiek saražot notekūdeņi, jo lielāks šis infiltrācijas lauks ir nepieciešams. Jo pašā septiķī notiek tikai mehāniskā attīrīšana, teiksim, nosēduma nosēžās un ar pārgāzēm veidojas tīrāks ūdens, bet to attīrīšanas darba veids filtrācijas lauks. Un ir nepieciešama regulāra nosēduma izvešana, taču recāk nekā krājtvertnēm. Tāpat man vēl šeit nav pieminēts, bet arī infiltrācijas laukiem ir nepieciešama apkope, varbūt ne reizi gadā, ir tur reizi 5 gados atkarībā no tā, bet arī tam ir jāpievērš uzmanība. Un tad mums ir individuālās attīrīšanas iekārtas, piemērotas saimniecībām ar salīdzinoši lielu cilvēku skaitu. Notekūdeņi tiek attīrīti iekārtās un pēc tam novadīti vidē. Bet toties mīnus ir salīdzinoši augstas uzstādīšanas un apsaimniekošanas izmaksas, nepieciešams obligāti ir elektrības pieslēgums, kas arī ir ikdienas izdevumi, un var būt traucēta iekārtu darbība, ja saimniecībā nedzīvo patstāvīgi. Tā kā šāds risinājums tad ir tikai tad, ja uzturās ilgstoši, respektīvi nepārtraukti, bet taču jārēķinās vienmēr ar izmaksām, jo ir jābūt elektrības pieslēgumam, tāpat tās ir jāveic visas apkopes un jāuzrauga savas iekārtas. Un tas īsos vilcienos ir arī viss. Paldies! Es laikam kā nākamo aicināšu Antru Alksni. Labvakar! Es šodien mēģināšu savilkt jums kopā visas šīs divas lietas un izstāstīt, kā tas notiek Salaspils novadā. Kā jūs sapratāt, kad nereģistrēt DKS, tas nav nekas labs, bet pieskarsimies vairāk normatīviem. Tie, kas attiecās tieši uz Salaspils teritorijā, reģistrēšana nedaudz statistikas datus un par to, cik daudz liela darba apjoms mums vēl ir jāveic. Tad DKS reģistrēšana nav nekas jauns Salaspils novadā. Tad noteikumi jau ir spēkā no 2018. gada. Paralēli tam ir arī šiem noteikumiem bijuši grozījumi un precizējumi, kas, lai atbilstu reālāk esošai situācijai un kā viņus veikt un organizēt. Tad, kā jūs zināt, jau iepriekš jums minēja, ir noteikumi par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu, uz kura pamata tad un ūdens saimniecības likums, uz kura pamata tika izdot šie noteikumi. Tātad, kas tad ir noteikti saistošajos noteikumos? Saistošajos noteikts ir, ka decentralizācijas kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaitas kārtība, kāda ir kontrole un kāda ir uzraudzības kārtība, un tātad arī būtiskākais pašvaldības teritorija, kurām attiecināmas šīs noteikuma prasības. Protams, ja jums ir jāreģistrējās, tad nosēdumu izvešanas biežumu un minimālās prasības asinizatoram, DKS un asinizatoru reģistrēšanas kārtību, DKS īpašnieku un valdītāju pienākums, noteikumu izpildes kontroli un administratīvu atbildumu par noteikumu neievērošanu. Tātad noteikumi ir saistoši DKS īpašniekiem vai valdītājiem, asinizācijas pakalpojumu sniedzējiem. Šeit būtiskākais ir jāmin tas, ka
nākamajā vienā no slaidiem būs teritorija, lai jūs varētu pievērst uzmanību, kādā teritorijā esošam īpašumam būtu jāreģistrējas DKS sistēmā, kas ir noteikti šajos saistošajos noteikumos. Un tad vēl viena lieta, kas ir būtiski šeit minēta, ka pakalpojums sniedzējs, kā asinizators, kas sniedz šo pakalpojumu un sistēmu uzturēšanu, ir reģistrēts pašvaldības noteiktā reģistrā. Šo reģistru organizē un ved pašvaldība, asinizatoru reģistru, kur arī Valgums ir viens no reģistrētiem asinizatoriem, bet teikšu to, ka Salaspilī netrūkst decentralizēto kanalizācijas sistēmu izvedēju uzņēmumi, un mēs kā Valgums noteikti neesam skanējis pēc antireklāmas, bet mēs noteikti neesam konkurētspējīgākie saistībā ar izmaksām šī jautājumā, bet jebkurā gadījumā tad asinizatoram jums pēc šī pakalpojuma sniegšanas ir jāizsniedz apliecinošs dokuments, kurš arī tad sistēmas īpašniekam ir jāiesniedz pašvaldības uzņēmumā. Jo saistošie noteikumi nenosaka to, ka obligāti šim asinizatoram būtu jāatved tad jūsu tvertnē izsūknētais šķidrums uz Salaspils notekūdeņu attīrīšanas iekārtām. Viņam ir arī iespējas viņus aizvest uz citām iekārtām, kur viņiem izsniedz par to apliecinājumu. Un arī tātad šie asinizatori, viņiem ir jāreģistrējas pie pašvaldības, un viņi pašvaldībai arī iesniedz atskaites par to, no kādām adresēm viņi gada laikā ir izveduši. Un tad tie dati tiek savstarpēji salīdzināti. Varbūt es izstāstīju šī brīdī nedaudz par daudz, un tas kaut kur atkārtosies, bet man likās to būtiski šobrīd uzsvērt, lai saprastu būtību un nodalītu, ko šī brīdī veids pašvaldība un ko veids pašvaldības SIA Valgums S. Pašvaldības SIA Valgums S tā tad ir reģistra uzturētājs, kurš reģistrē decentralizētās kanalizācijas sistēmas Salaspils novadā. Tad, ja mēs aizejam pie jautājuma par to, uz ko šīs teritorijas neatiecās, tās ir meža teritorijas, lauksaimniecības teritorijas, ūdeņu teritorijas un turpmāk plānošanas teritorijas dzelzceļa autoceļa attīstībai. Bet tas pat būtu mazākais un visvairāk priekšstatu jums sniedz šī karte. Tad šī ir teritorija Salaspils novadā, kurā pēc blīmuma savukārt ir izvērtētas savulaik teritorijas, uz kurām attiecas un ir nepieciešamība veikt reģistrāciju DKS reģistrā. Protams, un ar šo karti arī ir iespējams iepazīties gan pie saistošiem noteikumiem, gan arī pašvaldības SIA Valgums S mājaslapā, kur jūs varēsiet izlasīt gan būtiskāko, gan aizpildīt veidlapas, gan saņemt arī visu interesējošo informāciju, kas jums ir nepieciešama, lai šo reģistrā reģistrētos. Tātad lēnām pārējām plānotais pret sasniegto. Kā jūs redzat, teritorija ap Salaspils aglomerāciju, tad ap Salaspils pilsētu ir samērā liela. Un jau provizoriski tika aplēsts, ka būs jāreģistrē apmēram 4000 zemes vienības, 4000 DKS. Kā jūs redzat, ir pienācis 2025. gads. Iesniegumus reģistram ir iesnieguši tikai 1763. Savukārt iekļauti reģistrāja 1602. Kāpēc pašlaik reģistrāja 1602? Tam ir vairāki iemesli. Tad ir viena daļa no tiem, kas bija reģistrējuši sistēmas, ir pieslēgušies, un viņiem ir bijusi šāda iespēja pieslēgties kanalizācijas sistēmā. Viņi ir izvēlējušies šo variantu. Otrs variants ir tas, ka iesniegumi ir vairāk, jo īpašnieki īpašumu maina īpašnieku, un tad viņš nāk ar pārreģistrācijas iesniegumu uz sevi, nevis uz nekustamo īpašumu, lai zinātu, kādas darbības viņam ir jāveic. Tātad procentuāli tas nereģistrēto DKS skaits
kā jūs redzat, ir vēl joprojām samērā liels, tas ir 60%. Tā aktivitāte pa gadiem ir bijusi ļoti interesanta, un tā tiek atspoguļot nākamajā slaidā. Kā redzams, sākotnēji aktivitāte bija ļoti liela, tie ir 500 nekustamie īpašumi pirmajā gadā, un tātad sekojoši 2025. gadā ir saņemti 104 iesniegumi. Protams, mums pa vidu bija nedaudz arī Covid pandēmija, kad šis nebija būtiskāk risināmais jautājums, kaut gan lielākā daļa bija mājās, un varbūt tieši to arī varēja sakārtot, jo pie šī jāmin tas, ka arī šo iesniegumu var iesniegt elektroniski ar elektronisko parakstu, pievienojot visus dokumentus. Un, kā man liekas, arī mazliet DKS lietotāji, nereģistrējoties, neapzinās to, ka, ja viņu sistēmas ir atbilstošas, viņam tas nav maksas pakalpojums reģistrēties, bet viņš šī brīdī saskaņā ar pašvaldības saistošajiem noteikumiem var saņemt 50% atlaidi nekustamajam īpašumam. Žēl, ka daudzi to nav izmantojuši, jo tas ir šis atbalsta mehānisms, kāds ir pieejams Salaspils novadā, ja tu izpildi šī normatīvā akta prasības. Tātad tālāk nedaudz vairāk vizuāli par to, kādas šīs sistēmas izskatās un kādas prasības šīm sistēmām tiek izvirzītas. Tātad, ko tad mēs reģistrējam? Mēs reģistrējam notekūdeņu krātvertnes. Tātad neliela definīcija, jebkurš hermētisks rezervuārs, nosēdaka vai izsmeļāmā bedre, kurā uzkrājas neattīrīti notekūdeņi, septisko tvertņu dūņas un kanalizācijas sistēma atkritumi. Tātad tās būtu vienas no sistēmu veidiem, kas būtu jāreģistrē. Un, ja nav pārliecības, ka varbūt man nav jābūt reģistrā, tad jums ir iespēja piezvanīt uzņēmumu darbiniekiem, un mēs jums izskaidrosim, palīdzēsim aizpildīt iesniegumu, jo dažkārt mēs saņemam nepilnīgi aizpildīts iesniegums, rakstam pretī jums vēstules un aicinam sniegt papildus informāciju, bet gala rezultātā jau pie skaidrības kaut kādā veidā mēs tiekam un sistēma tiek reģistrēta. Kādas prasības tātad tiek izvirzītas? Jāiesniedz ir dokumentācija, ja tāda ir pieejama, vai DKS fotofiksācija dabā. Nākamais nosacījums sistēmai jābūt hermetiskai. Un tātad nākamais punkts ir jāievēro reģistra uzturētāja noteiktais izvešanas reižu skaits. Kā tad mēs to nosakam? Tātad aprēķina metodika ir noteikti saistošajos noteikumos, bet šis gadījums ir katrai tvertnei ļoti individuāls atkarībā no tās tilpuma, no personu dzīvojošā skaita, un tas tiek uzrakstīts apliecinājumā par reģistrāciju, tad, kad jūs šo sistēmu reģistrējat. Tad gan tad tiek norādīts, cik reižu gadā jums būtu jāsaņem šis pakalpojums decentralizētās kanalizācijas sistēmas izvešana. Tātad arī šeit ir uzrādīts, ka jāizvēlās jums pakalpojumu sniedzējs, kas ir reģistrēts Salaspils novada pašvaldībā. Informācija ir pieejama Salaspils novada pašvaldības mājaslapā, kuri ir šie komersanti ar visiem tālruņa numuriem, pie kuriem jūs varat vērsties, lai iztukšotu savu hermētisko decentralizētās kanalizācijas sistēmu, un viņi sniedz šo pakalpojumu. Un arī pēc tam jums, kā jau es minēju, ne visi notekūdeņi atbrauc uz Salaspils notekūdeņu attīrīšanas iekārtām. Jums arī jāiesniedz ir šis apliecinošais dokuments, ka jūs to esat veikuši pašvaldības uzņēmumam, kurš veic uzskaitu un kontroli par veiktajām darbībām ar jūsu sistēmu. Šis ir viens no tām lietām, ko iedzīvotāji aizmirst visbiežāk, bet mēs šos apliecinājumus pieņemam dažādā veidā. Nav speciāli jānāk uz uzņēmumu, lai iesniegtu šo apliecinājumu, ka jums ir izvesta nosēdbedre. Jūs tikpat labi viņu varat ieskanēt, nofotografēt un atsūtīt uz uzņēmumu e-pastu. Galvenais neaizmirst, bet arī tur jums, protams, tiks norādīta adrese, no kurā ir šis pakalpojums sniegts, cik kubikmetri ir izvesti. Tātad, un arī, protams, nav mazbūtiski, bet ik pa laikam, ņemot vērā iedzīvotāju aktivitāti, un kā jūs arī dzirdējāt, kad vienam ir aiz žoga aka un otram aiz žoga ir hermētiskā tvertne, tiek saņemtas sūdzības un tad tiek veiktas apsekošanas. Tātad jums būtu reģistra uzturētājiem, tātad mums kā pašvaldības SIA Valgums jānodrošina piekļuve un apskatīšana.
Dažos gadījumos, tad, kad iedzīvotāji ir neatsaucīgi, tad tiek rīkotas pat kompleksās izbraukuma sēdes. Varētu viņus tā nosaukt ar dažādu veidu sasniedzamajiem rezultātiem, kopā gan ar policiju, gan ar būvvaldi, pēc kuras tad tiek apsekot šis objekts. Nu, tātad virzoties tālāk, ko mēs vēl reģistrējam? Tad mēs reģistrējam rūpnieciski izgatavotās bioloģiskās notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, kas attīrītos notekūdeņus novada vidē. Varētu teikt, ka šis ir viens no populārāk izmantojamiem, ko mēs tā kā varbūt vēlētos teritorijās, kur nav pieejama sadzīves kanalizācija, jo viņas eksploatācija, ja jūs uzticat profesionālam uzņēmumam, viņa tiek veikta salīdzinoši labi. Negribu reklamēt nevienu sistēmu, bet man pašai tas ir priekšstats izveidojies, kuras iekārtas strādā un kuras nestrādā. Bet tad šo sistēmu reģistrācija arī ir jāveic pie mums. Bet viņai izvirzītie nosacījumi ir nedaudz savādāki. Tātad, kas tad ir būtiski atšķirās? Dokumentācija ir jāiesniedz, bet tipiski apkalpošana šai iekārtai 1 līdz 2 reizes gadā, kas noteikti DKS īpašniekam ir salīdzinoši lētāk nekā izsmeļamā sistēma, kura ir krietni vien biežāks iztukšošanas laiks. Un tā būtu tā būtiskākā atšķirība, kas varētu būt pie tiem plusiem. Un, jā, no šādām iekārtām kontrolētājs var paņemt arī analīzes. Jā, mēs to darām, un mēs arī esam konstatējuši, kad iekārta strādā vai nestrādā, un tad mēs liekam novērst to un uzlabot iekārtas darbību, un pēc tam tiek ņemtas atkārtotas analīzes. Bet, ja mēs paņemsim un konstatēsim, ka analīzes ir neatbilstošas, tad šīs izmaksas saskaņā ar saistošiem noteikumiem ir jāsadz iekārtas īpašniekam. Tātad, vēsturiskais mantojums, te ir, protams, jaunāka bilde, lai radītu to izpratni, bet tas ir vēsturiskais mantojums septiķis, arī par ko iepriekšējā runātāja Ilona jums stāstīja. 3-kameru vai 2-kameru, caur kuru nodalījumiem paštecē plūst notekūdens un notiek nosēduma izgulsnēšanās. Pēc tam tiek ūdens aizvadīts uz infiltrācijas lauku, kur tas plūst caur infiltrācijas caurulēm un tiek iesūcināts infiltrācijas slānī. Kāpēc es to saucu par vēsturisko mantojumu? Jo vēsturiskajā mantojumā pat padomju laikos tas bija privātmājām izplatītākais risinājums, kādā veidā tika novadīti notekūdeņi. Bet šis ir risinājums, kuriem ir patiešām nepieciešama lielāka teritorija un viņu attīrīšanas kvalitāte pēc pieredzes rāda to, ka arī pēc mērījumiem, kas ir ņemti, viņi aiztur apmēram tikai 60% no radītā piesārņojuma, tad 40% aiziet tālāk, tiek novadīti gruntī un blīvas apbūves. Šī sistēma nebūtu vispār piemērojama. Tas ir mans personīgais uzskats. Kādas prasības mēs šeit izvirzam? Tātad arī nosēdumu, kas ir tas būtiskākais, ar ko tas atšķirās. Ņemot vērā, ka tas ir vēsturiskais atzinums, daudziem nav šīs dokumentācijas. Ja jūs tādu skaistu iegādāsieties, tad jūs noteikti, ka dokumentācija jums būs pieejama, kas tad jums tur ir izbūvēts un kāda sistēma jums tur ir uzstādīta. Bet šī gadījumā, ja jūs viņu gribat reģistrēt, jums vajadzētu saņemt atbilstošu komersanta rakstveida atzinumu, kas apliecina ka jums tur ir tāda sistēma. Jo mēs esam saņēmuši dažādu veidu iesniegumus, kur ir rimbulīts pie rimbulīša sazīmēts, mājās sazīmēts, un kas tad tur ir, aizbrauc apskatās, ka tur ir pavisam kaut kas cits, un ka tur pat ir īstenībā nevis šāda sistēma, bet vienkārši izsmeļamā bedra. Jebkurā gadījumā speciālists, kurš ir certificēts, ir spējīgs šādu atzinumu jums sniegt, un ar tādu jums būtu jāvēršās pie mums, tad, kad jūs gribat pirmreizēji reģistrēt šādu sistēmu. Tātad atkal atzinumā tiek uzrakstīts, kas tad jums būs jāveic, un parasti jāveic tad šādām sistēmām ir tipiski 1 reizi gadā, izvada nosēdumus un turpina viņu eksploatēt. Protams, pakalpojums sniedzējs, kurš ir reģistrēts Salaspils DKS reģistrā, un jāiesniedz dokumenti. To es atgādinu vairāk kārtīgi, jo tas mums ir šī brīdī, ko mēs konstatējam, tas ir
tas, kas iedzīvotājiem pieklibo, jo gala rezultātā šaubos, vai vienā brīdī viņi spēs pretendēt uz nodokļu atvieglojumu, ja viņi šīs prasības neievēros. Tātad, kā jau minējām, šeit ir slaids saistībā ar to, kādas tad no reģistrētajām kopā sistēmām ir reģistrētas Salaspils novadā. Tad, kā jūs redzat, krājtvertnes ir ļoti lielā apjomā. Notekūdeņa attīrīšanas iekārtas ir mazāk, un septiķi ir vēl mazāk. No tā var izdarīt zināmu veidu secinājums, ka pēc būtības krājtvertnes ir eksploatēt ļoti dārgi. Atkarībā no tā tilpuma, ja dzīvo patstāvīgi, un iedzīvotājiem būtu jāizvēlās labāki risinājumi savu notekūdeņu, kā iepriekšējā runātāja teica, savas šmuces attīrīšanai. Tātad, kādi mums ir tie nākotnes izaicinājumi, ko mēs saskatām, kā uzrunāt un motivēt atlikušos, bet man liekas, ka tā uzrunāšana un motivēšana notiek, bet iedzīvotāji par to nezina. Pēdējā laikā, kā arī šie 100 iesniegumi ir, tad mēs esam blīvi apdzīvotā teritorijā, kura nepārtraukti attīstās. Tātad īpašnieku maiņu un jaunu nekustamo īpašumu nodošanu eksploatācijā, kur atrodas šī teritorijā. Viņi ir tie, kas nāk un reģistrē sistēmas. Tiem, kuri viņas nav reģistrējuši pirmajos 2 gados, no tiem mēs saņemam ļoti reti iesniegumus, tikai tad, kad tiek braukts vai nu apsakot, vai saņemta kāda sūdzība, tad tikai tajā gadījumā iedzīvotāji vēršās pie mums, lai reģistrētu savu sistēmu. Par izvešanas reižu skaitu es minēju, tas ir mans personīgais viedoklis, kādā veidā viņu samazināt, bet tātad šīs sistēmas būtu jāsakārto un jāiet mūsdienām uz priekšu, jo primāri jau ir apzināties, kad mēs turpat, kur mēs darām vienu lietu, mēs arī mēģinam iegūt dzeramo ūdeni. Kā mēs varētu sasniegt vērstu sadarbību? Sadarbībai mēs esam ļoti atbalstoši un vērsti. Tā kā es teicu, ļoti plaša informācija, pat ar atbildēm, skaidrojumiem ir saņemama mūsu mājaslapā atsevišķā sadaļā pie DKS reģistrēšanas. Gadījumā, ja kaut kas nav skaidrs, rakstiet un interesējieties. Tas ir ātrākais variants, vieglākais komunikācijas veids, jo dažkārt var kāds no speciālistiem nebūt uz vietas, kas jums spētu atbildēt uz šiem jautājumiem. Un gaidām reģistrācijas pieteikumus par DKS reģistrēšanu, kur meklēt informāciju. Tātad, kā jau mēs iepriekš norādīju, tad likuma LV tas ir bāzes informācija, kur tad tas ir pateikts, kā mums tagad mūsdienās ļoti patīk meklēt. Salaspils pašvaldības mājaslapā ir pieejami saistošie noteikumi, kā arī mūsu mājaslapā ir pieejama. Tātad reģistrācijas veidlapa ir pieejama un informācija, kas ir apkopota un par paskaidrojumiem, kas tad ir jāzina un jādara īpašniekiem. Es domāju, ka es esmu ļoti ātri izskrējusi cauri tam, kas mēģinājusi sniegt maksimāli daudz informācijas par to, kā tas notiek Salaspils novadā. Paldies! Paldies! Antra, es varu palūgt, varbūt palikt bišķi, jo, ja ir kādi jautājumi, jo mums skaņa tikai šeit no šī datora iet. Tā. Nav skaņa? Kāds raksta? Jā, varbūt ir kāds. Jā, mēs varētu atvērt diskusiju jautājumu sadaļu. Un, ja nav pagaidām čatā, tad man jau ir pirmais jautājums. Vai ir jums arī tādas situācijas, ka mēs citās pašvaldībās esam runājuši, ka cilvēki nemaz nezina, kāda īsti tā sistēma viņam ir, viņa īpašumā, viņš ir pārņēmis vai mantojis, kādā stāvoklī, kāda izcelsme. Un tad vai ir tā, ka var, piemēram, kādu sniedz konsultācijas vai pašvaldība vai komunālais izdevums. Kā rīkoties ar cilvēkam tādā situācijā? Cilvēkam tādā rezultātā es uzsveru jau vairākas reizes. Viņam vienkārši ir vai nu jāpiezvan, vai pirmkārt jāizlasa informācija mūsu mājaslapā, jo mēs esam mēģinājuši viņu paskaidrot saprotamā, vienkāršā valodā. Un tajā gadījumā, ja viņam nav izpratnes, tad, ja viņš zvanīs uz uzņēmumu un jautās, viņam tiks atbildēts, kur tad viņam vērsties, kur viņam griezties un ko viņam tagad darīt. Jo godīgi atbildēšu tas, ka dažkārt saņemot to iesniegumu, kurā nav rakstīts nekas,
tas nav labākais variants. Labāk ir to iesniegumu jau sākotnēji aizpildīt kvalitatīvi un ietaupīt visiem laiku. Nu jā, tad labāk pakonsultējoties vai ne, un noskaidrojot, kas. Jā, labi. Kas vēl mums tāds varbūt? Jūs tik izsmeļoši, pilna informācija. Varbūt es Ilonai pajautāšu, kāda vispār Latvijā ir situācija ar DKS reģistrēšanu. Tad mēs redzējām, kā ir Salaspilī, kā ir kopumā citām pašvaldībām. Mēs varētu saprast. Šobrīd par pēdējiem 2 gadiem gan nevarēšu pastāstīt vairāk, bet mēs esam veikuši aptaujas gan 2022. gan 2023. gadā, kad ir veikts aptaujas un progress ir. Salīdzinot 2 gadus pēc kārtas, viņš varbūt nav milzīgs, viņš nav ļoti augošs, bet es ļoti ceru, ka pašvaldībās cilvēki reģistrē un ka reģistrējās. Bet, jā, to katrā ziņā katra pašvaldība redzēs uz vietas, līdz ar to tad, tas būs tas, ko varēs pašvaldības pateikt, bet notiek darbība. Varbūt ne tik strauji, kā mēs gribētu, bet tomēr notiek. Un vai nav tā, kā vispār, vai nākotnē varētu iezīmēties kādas augstākas prasības saistībā ar DKS apsaimniekošanu, tieši arī varbūt izējot no jaunās direktīvas prasībām, vai kā tas izskatās? Mums, jā, mēs nākamgad gatavojamies pārņemt jaunās notekūdeņu direktīvas prasības, un šajā versijā ir arī nosacījumi decentralizētām kanalizācijas sistēmām. Viens no svarīgākajiem nosacījumiem ir tas, ka viņas ir obligāti jāreģistrē. Protams, varētu arī no Eiropas institūcijām iznākt dokumenti par pārbaudēm. Pastāv iespēja, ka būs kaut kāds arī pārbaužu obligātais minimums. Tas, protams, vairāk būs uz pašvaldībām. Bet principā tas galvenais uzdevums, ka tās DKS ir jāreģistrē. Un, ņemot vērā, ka mums arī nāk jaunas teritorijas tieši notekūdeņu direktīvas tvērumā, arī mazākas apdzīvotas vietas, tad bija svarīgi, ka šāds punkts mums tomēr ir, jo ne visur Latvijā mums ir izbūvēta centralizētā sistēma, un mums tomēr jāsaglabā šī iespēja. Mēs esam diezgan pirmrindīgi šajā jautājumā, jo tad, kad mēs sākām šo reģistru veidot, tātad pašvaldībām līdz 2020. vai 2021. gadam bija šie reģistri jāizveido, bija liela nesaprašana un tā, bet mēs tomēr daļēji šobrīd, ja nemaldos, ir 40% no potenciālām DKS reģistrēti. Līdz ar to mēs to savu darbiņu lēnām daram un rušinamies. Un es domāju, ka mēs esam diezgan tālu tikuši un mūs arī ņēma par paraugu, kad gatavoju šo nosacījumus. Tā kā būs prasības, restīvi vismaz obligāti reģistrēties par attīrīšanas prasībām. Šobrīd nevarēšu pateikt, mēs skatīsimies izstrādes laikā, bet jā, katrā ziņā joprojām obligāti būs jāreģistrē sistēmas. Jā, paldies. Man ir varbūt jautājums. Jā, protams. Es dzirdēju vienkārši, ka Salaspilī ir kaut kāda atvieglojuma tam, ja tiek reģistrēta DKS sistēma, vai, es nezinu, varbūt nav pareizais jautājums jums, vai cik tur ir kaut kāda atvieglojuma vai? Salaspils izvēlējusies šādu versiju. Mums ir pašvaldības, šobrīd gan nepateikšu ciparu, kāds 15, varbūt tās drusku tur plus mīnus, kurām arī ir līdzfinansējuma noteikumi, lai pieslēgtos pie centralizētās. Bet tie nav obligāti nosacījumi. Katra pašvaldība var motivēt un atrast šo risinājumu. Katra meklē savādāk. Mums tie atbalsti arī citās ir lielāki, citādi mazāki, bet tā rodzība, cik arī pašvaldībai ir tās finanses, tā arī darbojās. Bet jā, notiek dažādos veidos. Labi. Jums ir jautājums. Vai pareizi saprotu, Karina vai Jansā, vai pareizi saprotu, ka 1602 reģistrēti DKS ir visas sistēmas, kas tiek izmantotas, vai tajā skaitā ir arī tādas sistēmas, kas praktiski netiek izmantotas un netiek arī tīrītas? Tā kā es arī jau iepriekš stāstīju, protams, ja tad dokumenti netiek iesniegti, ja viņi ir saņēmuši tikai apliecinājumu
un tikai paņēmuši, izdarījuši ķeksi, lai saņemtu nekustamā īpašuma nodokļu atlaidi, tad viņi var arī viņas neeksploatēt, jo par to mēs uzzinām tikai, tad netīrīt, un par to mēs uzzināsim tikai pēc kāda laika. Otrs ir tas, ka cilvēki ļoti bieži arī atstājot nekustamos īpašumus, vienkārši dodas prom un tur neviens nedzīvo, bet viņi par to nekādu informāciju nesniedz. Nav jau tas jādara uzreiz, bet jebkurā gadījumā pienākot līdz brīdim, kad tiek veikta šī pārbauda, jā, pašlaik mēs arī esam novērojuši to, ka, ja pieņemsim, nekustamajam īpašumam ir izlikts 6 reizes izvest, viņš ir izvedis tikai 4. Bet viņš ir izvedis. Tad arī šis aprēķins, kas ir balstīts saskaņā ar saistošiem noteikumiem un iziet no augstākiem normatīviem aktiem, kuros ir šie iespējamie ūdens patēriņa daudzumi, varbūt viņi patērē mazāk, bet nav jau citu iespēju tanīs brīdos, kad ir šīs nošķirtās sistēmas, pateikt reālo ūdens patēriņu un pretī reālo kanalizācijas patēriņu. Varbūt viņam šī bedre ir nav hermētiska. Ja? Tas ir nākamais jautājums. Tā kā ministrijas pārstāvja Ilona minēja, ka ir pašvaldībām tiesības arī noteikt to, kad ir jāveic šo sistēmu pārbūvi. Salaspils šī konkrētā gadījumā līdz šim punktam vēl nav tikusi un neuzstāja cilvēkiem momentāli veikt šo pārbūvi, bet atkal no otras puses, ja mēs skatāmies, šī nodokļu atvieglojums jau ir tas nelielais līdzekļu apjoms, par ko viņi varētu vai nu veikt uzlabojumus, vai nu sākt par to domāt, jo primāri jau ir tā, ne jau noteikumi ir tas noteicošais, lai mēs domātu par vidi. Ja, tad viss arī no tā iziet kontekstā. Mēs domājam par vidi. Un, ja mēs par to globāli domājam, tad man ir interesanti, jo daudz pat neaizdomājās, kur tad paliek tas. Un jūs kā aiziet saviem mājiniekiem, pajautājat, kur paliek notekūdeņi, kur paliek tas, ko es atstāju podā. Tur, podā paliek. Un kur viņš tālāk paliek, ļoti daudzi nezin. Un tas ir tā lieta, par ko mēs arī šodien runājam un stāstam, ka nekas no kā nerodas un nekur nepazūd. Jā, bet ja primārais jautājums, es izstāstīju, izvēršos ļoti plaši, bet ja primārais jautājums ir, ka viņas netiek apsaimniekotas, jā, ir tāda, visticamāk tādas situācijas ir, mēs viņas apkopojam, mēs viņus informējam, ka varbūt iesniedziet vēl kādus dokumentus, kā teikšu tā, šī brīdī pašlaik tā situācija ir iedzīvotājiem labvēlīga, mēs strādājam režīmā, mēs lūdzam un aicinam. Un būtu jauki, kamēr mēs visi kopā strādājam tādā un varam tā atļauties strādāt, jo, kā mēs dzirdējām, varētu tikt izvirzītas papildus prasības. Tad ne pašvaldība, mēs jau darīsim tādā ziņā, mums pašvaldība to ir nodeleģējusi ar saistošajiem noteikumiem. Mēs to daram. Bet, ja mēs aiziesim stadijā, ka mums nebūs iespējas, jo to būs noteikuši augstākie normatīvie akti, tad arī pašvaldībai vairs nebūs iespējas lūgt un aicināt. Kaut kā tā. Ceru, ka atbildēju uz jūsu jautājumu. Jā, paldies, Reksti. Vai vēl kādam ir kādi jautājumi vai ierosinājumi? Tad es domāju, mēs varam varbūt arī sanāksmi slēgt. Paldies! Un tas secinājums ir tāds, mēģinām darīt labāko. Pirmkārt jau reģistrējam, apzinām savas decentralizētās kanalizācijas sistēmas un visu laiku paturam prātā, ka no tā, kā mēs apsaimniekojam savas sistēmas, ir atkarīgs mūsu ūdeņu kvalitāte, tā skaitā, kā mēs dzirdējām, arī dzeramā ūdens kvalitāte. Paldies jums liels un uz tikšanos turpmākos semināros. Paldies!